Tātad, šeit ir svilpītas mehānisms un šeit ir sieniņa. Un gaivītim arī šeit ir sieniņa. Šie būtu jāsavieto tā, lai gaivīšu sieniņa būtu milimetru uz mutes pusi un neaizsektu ciet šo te caurumu. Vai var redzēt apakšējo sieniņu. Pieturam ar īkšķi. Noliekam rādītāju pirkstu šeit un pieturam ādu, iestiepjam un otrā pusē nofiksējam, vai nav jātur abi gali, vai jātur tikai viens gals. Turpinam pieturēt ar īkšķi, veram cauri un katru reizi, katru nākamo apli turpinam iespriegot. Var pieregulēt šo vietā. Turēšana notiek ar vienu pirkstu. Turpinam iespriegot. Pieturam. Nākamais aplis. Iespriegojam. Pieturam. Šis aizvien paliek apakšā. Iespriegojam. Pieturam. Vēl viens aplis. Iespriegojam. Skatāmies pēc garuma, cik vēl sanāk. Man izstāsta, ka sanāk vēl 2. Šis būs 1. Pirms pēdējā šo atlikušo galu, kas bija visu laiku apakšā, pārliekam šādi. Un šo paņemam tā kā, lai viņš vairs nav apakšā, bet lai viņš nāk ārā starp 2. Šis būs pēdējais aplis. Turpinam iespriegot. Un pēdējo šo, kas nāk ārā, apliekam apkārt galam un vienkārši pievelkam. Un viss, nevajag nekādus 2 mezgus, pietiek ar 1 mezgu, viņš turās. Paskatāmies šeit, vai viss ir vietā. Ja nav vietā, var droši viņu pieregulēt. Un viss, un gatavs. Ārun izstāst arī, kas ir tā kļūda, ko daudz pieļauj. Kas ir jādara ar flautiņu, katru reizi, kad tu esi spēlējis? Kad pabeidz spēlēt, flauta ir jāatsien un jāizžāvē. Tas ir koks, koks ir dzīvs. Ja gribās, lai instruments skan taisni, ja gribās, lai instruments kalpo ilgi, viņš ir jākopja. Tur neko nevar darīt. Tātad obligāts noteikums, lai flauta skanētu tā, kā meistars to ir gatavojis, ir to katru reizi atsiet un izžāvēt. Šis siešanas mehānisms un viss pasākums var šķist sarežģīts, bet viņš ir ļoti foršs priekš pirkstiem. Tieši priekš pirkstu veiklības trenēšanas, un es viņu uztveru kā ļoti lielu meditāciju. Un es personīgi katru dienu atsienu un aizsienu 4 flautas. Un nav nevainas. Jā, un arī, ja no sākuma nesanāk tā kā Ārim, nedaudz ir jāpiešaujās pie tā, vienalga var sasiet, tā kā sanāk. Bet flauta ir jāžāvē.